Pastāstīšu, kādi bija mani 7 gadi ar urāna atnestajām pārmaiņām. Tātad 18. gada vidū urāns iegāja Vēršos un plosīja mūs ar visu pamatu sagraušanu. Un mana dzīve sākās no nulles, kad 19. gadā es izšķīros, aizgāju no vīra, atbraucu uz Rīgu dzīvot. Pirms tam mēs dzīvojām 5 gadus tādos riktīgos laukos. Un tas bija traki priekš manis, jo man patīk cilvēki. Tur es biju diezgan izolēta no civilizācijas. Un to tad arī urāns man atņēma visu nērtību pieciešanu un to viendalības sajūtu. Un pa šiem 6 gadiem es esmu nomainījusi 7 dzīves vietas, 3 mašīnas, vairākas darba vietas. Pilnīgi mainīju izskatu, garderobi. Es esmu izgājusi entos visādus kursus, pašattīstību. Bija arī personības krīzē, kad es pār nesapratu, kas es esmu, ko es gribu, kurā virzienā tālāk iet. Un sevis meklējumi caur visu veidu ezotēriskajām praksēm. Vispār man ir jau 15 gadus, bet kopš sāku dzīvi no nulles, tad pastiprinājās vēl šī sfēra. Un, kamēr tāro numeroloģija un astroloģija palīdzēja man salikt puzlītes gabaliņus. Ir bijis arī viss kaut kas pozitīvs šajā periodā, jo urāns jau izved uz labo. Piemēram, es otrais apprecējos, mēs esam ļoti daudz ceļojuši ar karavānu. Karavāna tas ir līdzīgi kā kemperis, tikai tāda mājiņa, kas piekabinās pie mašīnas. Un tad mēs ar vīru un meitu esam bijuši vairākos garos, kolosālos ceļojumos. Un galvenais, ko urāns man ir iemācījis pa šo laiku, atlaist to, kas nepatīk. Nepalikt tur, kur nav labi, sakot sirds balsī. Un es sapratu, ka visu laiku ir jāapdeitojas, jāiet jaunajā, visu laiku jāmainās. Jo, ja mēs stāvam uz vietas, mēs degradējam. Ja enerģijas nekustās, nav izaugsmes. Un, ja mūsu enerģētika mainās, ir jāmainās arī ārējiem apstākļiem. Kaut vai darba pienākumiem, dzīves apstākļiem, lietām, kas mums ir apkārt, izskatam, drēbēm, pat ēdienam. Vienā astroloģijas formā tieši nesen Vērša zīmes pārstāvji stāstīja savus urāna stāstiņus, kā kuram dzīve mainījusies pa šiem 7 gadiem. Es zinu, ka latvieši ir bailīgi un kautrīgi, bet varbūt kāds gribēs padalīties komentos, kā jums gājis pēdējo 7 gadu laikā. Es būšu priecīgi palasīt, interesanti, kā Latvijas vēršiem, kā dzīves ir mainījušās. Un lai šis pēdējais urāna tranzīts pa vēršiem mūs visus iznes tur, kur mums būs vislabāk.